Labvakar, mīļie radioklausītāji! Prieks šajā vakarā būt kopā ar jums šajā svētbrīdī un iesāksim to ar īsu pateicību lūgšanu mūsu debesu Tēvam. Mīļais debesu Tēvs, paldies Tev par šo dienu, par tām svētībām, par to, ka Tu esi vienmēr kopā ar mums, ka Tu joprojām valdi pār visu, ka Tu joprojām visu kontrolē, viss ir Tavās rokās, un mēs esam pilnībā drošībā, esot kopā ar Tevi, ka mēs paļaujamies Tev, mēs esam kā cita stiprā cietoksnī, kā cietā klintī. Tu pasargā no visa ļaunā, jo Tu esi mūsu Dievs, Tu esi mūsu Tēvs, mēs paļaujamies pilnīgi uz Tevi. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Un šīs dienas pārdomas, ja vārds, es viņu nosaucu Dievs joprojām valda. Ja Dievs visu kontrolē, Dievs valda. Dievs ir uz troņa, un Dievs joprojām ir varens un spēcīgs. Bet bieži vien es zinu, ka mēs varam kādā dzīves posmā vai sezonā sākt dzīvot uztraukumos. Man arī pa laikam, kad kaut kādas vairākas lietas notiek dzīvē, kaut kādas grūtības vai kaut kādas situācijas nepatīkamas ar finansēm vai attiecībās, darbā, kalpošanā, ar ģimeni, ar bērniem. Un liekas, varbūt esi darījis pašu labāko, bet liekas, neredz neko, ka kaut kas mainītos. Un ja mēs nebūsim uzmanīgi, tad mēs varam sākt dzīvot arī uztraukumos un pārdzīvumos un zaudēt drosmi, vispār kustēties uz priekšu, iet uz priekšu un pat pārstāt gaidīt to, ka kaut kas paliks labāk. Bet mums vienmēr jāatceras vienkārši tāda frāze: Dievs visu redz, Viņš joprojām valda, Viņš visu kontrolē. Viņš joprojām ir visuvarošs, un Viņam jau ir atbilde arī tavai situācijai. Un paradoks ir tajā, ka tev nav tā kā jāizdomā, tev pašam nav jāizdomā, kā Dievs tev palīdzēs. Jo iespējams tas būs pavisam neloģisks risinājums, jo Dievs ir ļoti pārdabis Dievs, Viņš ir visuvarošs Dievs, un bieži vien mēs neredzam izēju kaut kādā savā situācijā, un tāpēc liekas, ka tu nezini izēju, vai tu neredzi izēju, bet mums tā nav jāizdomā, jo Dievs izdomās izēju no katras situācijas. Dabiski varbūt, jā, mēs to neredzam, bet mēs kalpojam pārdabiskam Dievam. Viņam ir varianti, Viņam ir iespējas, kā tev palīdzēt, kurus tu pat tagad nevari tā kā iedomāties. Tādēļ tā vietā, lai uztrauktos, tev vajag šīs lietas atlaist un ļaut Dievam darīt Dieva lietas. Ir arī tāda lieta, ka mēs bieži vien gribam paši spēlēt tādu spēli, būt par Dievu. Tā kā būt par Dievu. Mēs visu sīki izplānojam, kā priekšnieks mūs paaugstinās, kā sakārtot attiecības ģimenē, kā izsisties kaut kādā karjerā varbūt vai kalpošanā, kā izplānojam sīki kaut kādas nianses un sakam, Dievs izdari šādi un šādi. Un mēs tā kā liekam Dievam darīt kaut kādas lietas, kā mēs redzam, bet bieži vien ir tā, ka Dievs redz labāk kaut kādas lietas, kā mūsu dzīvē notiek, un Viņš zina labāk, ko mums vajag un ko mums nevajag, un kam mūsu dzīvē ir jābūt un kā tas jābūt. Tāpēc šī spēle būt par Dievu, bieži vien Dievs arī atļauj mums viņu spēlēt kaut kādu laiku, lai arī manā dzīvē tas ir bijis, ka izmēģināt visu, ko es pats varu, iztērēt visus savus spēkus un saprast, ka es pats nespēju neko un es pats nevaru neko, tikai ja mans Dievs, ja Jēzus Kristus žēlastība, Dieva žēlastība man palīdzēs. Un tāpēc, kamēr mēs spēlējam šo spēli un mēs paši mēģinām izdomāt izējas no kaut kādām situācijām
varbūt neredzam un mēģinam Dievam pateikt, kā vajag rīkoties, tikmēr Dievs var atkāpties un ļaut arī izmēģināt mums spēlēt šo spēli. Bet tad, kad mēs atstājam visu to, atlaižam Dievu rokās, sakam, Dievs, lai notiek tavs prāts, nevis mans prāts, jo es nezinu, kā ir labāk, vai šī situācija ir labāk, vai man darīt tā, vai man strādāt šeit, vai šis ir mans īstais dzīves draugs. Daudz dažādas situācijas mūsu dzīvē ir, kur mēs nezinām, un mēs bieži vien iedomājam, ka šis ir tas pareizais ceļš, un mēs sākam lūgt Dievs kaut kādu savu prātu, bet bieži vien tas var nebūt Dieva prāts labāk, tāpēc vienmēr ļaut Dievam būt par Dievu tavā un manā dzīvē. Jā, bet jo, kā saka, ātrāk mēs to sapratīsim, ka Dievs grib būt tavā dzīvē par Dievu un Tēvu, viņš grib atrisināt tavas problēmas, un sāksim uzticēties viņam, pierādot to ar savu mieru un paļaušanos. Un Dievs sāk darīt savu darbu. Mēs varam būt mierīgi, Dievs joprojām visu kontrolē, visu redz, visu zina, un Dievs zina savus laikus, un Dievs nenāk ne pa ātru, ne pa vēlu, kā raksta, Dievs nāk īstajā laikā. Dievam ir savs laiks, savs plāns, kuram tev vienkārši ir jāiemācās uzticēties, kuram mums vienkārši ir jāiemācās pakļauties, uzticēties, ka viņš zina. Jo labāk mēs to iemācīsimies, jo mierīgāk un labāk mēs arī, es ticu, spēsim dzīvot, paļaujoties uz Tēvu, kā redz, ka mēs nekļūsim kā bērni, mēs nevaram iet debesu valstībā. Bērna primārā lieta ir tas, ka viņš paļaujas uz vecākiem, jo viņš pats daudz ko nevar izdarīt. Un mēs paļaujamies uz mūsu debesu Tēvu. Un ja mēs atceramies, ka viss, principā, kas bija domāts, lai mūs ievainotu, vai nogalinātu, vai apturētu, vai sagrautu mūsu dzīvi, Dievs to visu var vērst par labu, un vēl vairāk nekā par labu, lai paceltu un paaugstinātu tevi un mani. Tāpēc, ka ir rakstīts, tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, un es ticu, ka arī visādas grūtības beigās Dievs lieto, lai paaugstinātu, paceltu, un tās nāk par labu tavā un manā dzīvē, un tāpēc citreiz, ja vēl neredzam, ka kaut kāda situācija mūsu dzīvē nav nākusi par labu, tad vēl nav īstais laiks, tad ir vajadzīga vēl pacietība sagaidīt, kad viņa atnāks, un gal galā mēs to ieraudzīsim. Tāpēc es iedrošinu tev, paliec ticībā, Dievs visu redz, viņš strādā aizkadrā, un viņš vērš lietas par labu tavā un manā dzīvē. Dievs nav solījis, ka dzīvēs mums nebūs problēmu, vai grūtību, bet viņš ir apsolījis, ka visās tajās problēmās viņš būs kopā ar tevi, un viņš cels tevi augstāk, viņš izvadīs tev cauri, un visas lietas nāks tavā dzīvē par labu. Dievs dzīvo miera zonā, un viņš aicina dzīvot arī mūsu šajā miera stāvoklī, šajā šabata stāvoklī, sabata stāvoklī, šajā stāvoklī, kur viss ir piepildīts, kā ir rakstīts, ka mēs jau esam sēdināti debesīs kopā ar viņu. Un varbūt lietas vēl nenotiek, vai nenotiek kā mēs vēlamies, bet tās notiks, kā Dievs vēlas, jo Dieva plāns ir labāks par mūsu plānu, un ja mēs uzticamies viņam, tad viņš arī vada mūs pa šiem taisnības ceļiem, kas, kā arī Dāvids to raksta psalmos. Dievs zina, kas ir labākais tev, tāpēc es ticu, viens no mūsu būtiskākām lietām ir uzticēties un iet mierā, ka Dievs zina un Dievs kontrolē, Dievs neatlaidīs, nepametīs tevi, un viņš būs kopā ar tevi. Un mēs atceramies arī Danielu. Pat tad, kad Danielam arī ir dzīvē, kad iet ļoti labi, līdzīgi kā Danielam, viņam gāja labi, viņš bija, var teikt, augstākajā pozīcijā, uz viņu bija Dieva labvēlība, viņam viss labi veicās, tajā darbā, ko viņš strādāja pie ķēniņa, bet līdzīgi kā arī mūsu pasaulē vai mūsdienās nav tā, ka visi priecājas par Danielu vai priecājas par tevi, ja tev labi iet, tieši otrādi. Tur bija daudz cilvēku, kas galīgi nepriecājas, bet apskauda. Un zini, ja tev labi ies, tad tas nav tā, ka visi priecāsies. Būs cilvēki, kas gribēs tevi dabūt lauvu bedrē. Un Daniels bija mierīgs, arī viņš atcerējās Sadrahu, Mesahu un Abednego. Un arī mēs atceramies Pāvilu, kas saka, dzīvot man ir Kristus, bet mirt iegūms. Dievs grib redzēt mūsu mieru pat tad, kad notiek ļoti smagas situācijas. Dievs kontrolē joprojām visu, viņš arī kontrolē lauvas. Dievs arī kontrolē lauvas, es ticu, tavā un manā dzīvē. Tas, kas ir paredzēts, lai tevi aprītu un iznīcinātu,
pēkšņi to ar tevi nedarīs. Tieši otrādi, šī laubedre, kas bija domāta, lai iznīcinātu Danielu pacēla pavisam jaunā līmenī, iecēla jaunā vēl labvēlībā pret ķēniņu. Un es ticu, ka tavā manā dzīvē arī, ja Dievs pieļauj tavā manā dzīvē lauvas, tas nav domāts, lai tevi iznīcinātu vai lai tevi apturētu. Tas ir domāts, ja mēs uzticēsimies, paļausimies un būsim šajā mierā, ka Dievs zina, šī laubedre tevi iznesīs citā sezonā, citā paaugstinājumā. Arī atceramies šos 3 ebreju jauniešus, kurus iemeta krāsnī Sadrahu, Mesahu un Abednego. Viņi teica, ja Dievs var mūs izglābt, bet ja viņš arī to nedarīs, mēs tāpat slavēsim viņu. Kā viņi saka, jā, Dievs var mūs izglābt ķēniņam, bet pat ja viņš to nedarīs, mēs tāpat slavēsim Dievu. Vai slavēsim viņu, kad viņš mūs izglābs, vai arī slavēsim viņu debesīs, jebkurā gadījumā mēs slavēsim. Mēs es izvēlos slavēt, un jebkurā gadījumā mēs arī kaut kad nomirsim. Vienkārši mēs varam izvēlēties, ar kādu attieksmi dzīvot līdz tam mirklim, kad mirsim. Ar pozitīvu, ar slavu uz lūpām līdz mirklim, kad satiksim viņu debesīs, vai ar bailēm, trauksmi, ar izmisumu, ar neticību, ar šaubām, vai kā Dāvids, ka viņam arī bija pastāvīgi dažādas grūtas situācijas dzīvē, saulzenās pakaļ un vēl neskaitāmas situācijas, kuras notika, un viņš rakstīs daudz psalmus, kur viņš saka, jā, man ir grūti, bet es izvēlos slavēt. Kāpēc dvēseli tu esi tik ļoti nomākta, mana slavē Dievu? Un mēs varam, kurā gadījumā mēs mirsim, bet kā Pāvils saka, dzīvot man ir Kristus, mirt man ir iegūms. Kurā gadījumā mēs atstāsim šo zemi. Un mēs varam izvēlēties, kādā veidā mēs nodzīvosim, kādā veidā mēs aiziesim, ar kādu attieksmi mēs aiziesim, vai ar kādu attieksmi mēs dzīvosim līdz tam brīdim, kad mums vajadzēs atvadīties no šīs zemes. Mēs jebkurā gadījumā kaut kad mirsim, vienkārši mēs izvēlamies attieksmi, kā mēs dzīvosim līdz tam mirklim, kad mēs aiziesim ar pozitīvu, ar slavu, vai pretēji, ar šaubām, ar neticību, ar bailēm. Dievs pilnīgi kontrolē visu dzīvi, visu planētu. Nekas nav no viņa rokām izkritis ārā. Ja vēlns kaut ko dara, tas nenozīmē, ka Dievs to neredz. Dievs visu redz, un Dievs var jebkurā mirklī jebko izraut no vēlna rokas, un no Dieva rokas neviens neko nevar izraut. Un mēs zinām, ka Dievs ir labs, un Dievs aicina mums saglabāt šo mieru. Līdzīgi arī ir tāds teiciens, ka, ja satiek lāci mežā, es nezinu, es esmu tā dzirdējis, ka ir jābūt pilnīgi mierīgam un pārliecinātam. Nekādā gadījumā nedrīkst mukt vai izrādīt bailes, jo saka, ka dzīvnieki var just bailes, līdz ar to arī uzbrukt, teiksim tā. Līdzīgi arī garīgi, kad mēs satiekam garīgus ienaidniekus, es ticu, ka mēs nedrīkstam nekādā gadījumā izrādīt bailes, bet saglabāt uzticību un pilnu paļāvību uz mūsu Dievu, Izraēla Dievu, Abrahāmu, Īzaku un Jākabu Dievu, kas pāršķēla jūru, kas izveda savu tautu no Ēģiptes, kas satriec visu Ēģiptes tautu, kas darīja brīnumus 40 gadus tūkstnesī. Tas ir tas pats Dievs, kas joprojām valda šeit Latvijā. Un tāpēc es ticu, ka mēs nedrīkstam dot vietu vēlnam, un kā mēs dodam vietu vēlnam, ja mēs sākam baidīties, jo ticība ir, kad mēs ticam Dievam, bailes ir tā kā pretēji ticība. Mēs ticam vēlna meliem, ka vēlns mūs uzvarēs, ka vēlns mūs iznīcinās. Tā ir ticība vēlnam. Bailes, principā, ir ticība vēlnam. Tāpēc Dievs Jozua pastāvīgi teica, nebaidies. Un tāpēc es arī tev un man saku, lai kāda būtu situācija, atcerēties, slavēt Dievu, nebaidīties, ka mēs saglabājam mieru un pozitivitāti, kad tajā brīdī, kā mēs varētu būt panikā, tad mēs visai garīgajai pasaulē un fiziskajai pasaulē parādam, kas ir mūsu Dievs, un ka viņiem nav nekādas varas pār mani un tevi. Tad, kad mēs
ka tad, kad ir kaut kāda krīzes situācija, tad, kad ir ļoti smaga situācija, kur mēs varētu būt panikā un apkārt cilvēks skatās un garīgā fiziskā pasaule skatās, un ja mēs saglabājam mieru, tad visi redz, kas ir mans un tavs Dievs. Līdzīgi kā Daniels, līdzīgi kā Sadraks un Mesas Abednego, kā viņi saglabāja mieru, visi redzēja, kas ir viņu Dievs. Un es ticu, ka tajā brīdī, kad mēs saglabājam mieru kaut kādās situācijās, mūsu radnieki, mūsu apkārtēji cilvēki skatās uz mums un domā, kaut kas ar šo cilvēku ir citādāk. Kāpēc viņš ir tik mierīgs? Jo mūsu Dievs joprojām visu kontrolē, un ja Dievs ir par mani, kurš būs pret mani? Un līdzīgi kā rakstīts Daniela 6:23, tad ķēniņš kļuva priecīgs un pavēlēja Danielu izvilkt no lauvu bedres. Izrādījās, ka viņam nebija ne mazākā ievainojuma. Un tagad es komentu, kas rakstīja, jo viņš bija pilnīgi uzticējies savam Dievam. Šī ir galvenā frāze, Daniela 6:23, komentu pēdējais šī frāze. Izrādījās, ka viņam nebija ne mazākā ievainojuma, un es komentu, jo viņš bija pilnīgi uzticējies savam Dievam. Tāpēc, mīļais draugs un mīļais brāli un māsa, es tev iedrošinu šodien atcerēties, ka Dievs joprojām ir varens un viņam mēs varam uzticēties pilnībā. Un redzat, Danielu izvilkt, jo viņš pilnībā uzticējies savam Dievam. Notiek brīnumainas lietas, kad mēs uzticamies Dievam. Bieži vien Dievs mūs nepasargā, kā es saku, no grūtībām, bet ved cauri tām. Bet Dievs pasargā mūs pašās grūtībās. Kā Dāvids saka 23. psalmā, Dāvids ir, tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka, viņš man liek ganīties zaļainās ganībās, viņš man vada pie skaidra ūdens, viņš atspirdzina man dvēseli un vada mani pa taisnības ceļiem savu vārdu dēļ. Jebš es arī staigāju tumšā ielējā, taču ļaunuma nebīstos. Ja es arī pats staigāju, es ļaunumu nebīstos, jo tu esi pie manis, tava gana vēzda un tavs gana zizlis mani iepriecina. Tu klāji manu galdu maniem ienaidniekiem redzot, tu svaidi ar eļļu manu galvu, un mans kaus ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām labums un žēlstība man pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Ejot cauri nāves ielējai, Dievs ir ar tevi, Dievs ir ar mani, Dievs ir ar saviem bērniem, Dievs ir ar mums, ar savu draudzi. Dāvids saka, es nebīšos, es paļaušos uz Dievu. Kad uztraukums tuvojās, mums ir jāatgriež šajā miera ostā, kas saucās uzticēties Dievam, būt pie Dieva, kurš visu kontrolē, kurš joprojām valda, kurš joprojām ir uz savu troņa, kurš joprojām ir visu varens Dievs. Kurš joprojām ir tavs un mans tēvs, kā Jēzus mums aicināja lūgt mūsu tēvs debesīs. Viņš saka, viņš ir mūsu tēvs debesīs, un viņš neļaus darīt pāri saviem bērniem. Daniels varēja arī vēl tāda atklāsme, ko es gribu pateikt. Tad, kad cilvēki redz, kā mēs izējam cauri, kā ticīgi cilvēki cauri grūtībām, un kad Dievs principā var mūs uzticēt kaut kādas šādas situācijas, kad Dievs pieļauj, es teikšu tādā ziņā, mūsu dzīvē kaut kādas situācijas, es ticu, ka Dievs zina, ka mums ir spēks, ka mums ir kā rakstīts, ka viņš nepārbaudīs mūsu pāri par mūsu ticību, par mūsu spēku. Ja Dievs pieļauj kaut kādu situāciju tavā manā dzīvē, tad viņš zina, ka tu vari tam iziet cauri. Līdzīgi, ka ja Danielam tika pieļauta situācija dzīvē, ka viņu iemet lauvu bedrē, tad viņš zināja, ka viņš joprojām paliks uzticams, ka viņš joprojām uzticēs Dievam, kā rakstīts, viņš pilnībā uzticējās Dievam, viņš izgāja ārā dzīves un vesels un viņam nekas nekaitēja. Ja Dievs pieļauj kaut kādu situāciju tavā dzīvē, tad es ticu, ka Dievs zina, ka tu tam var iziet cauri, ka tu vari, ka viņš var uzticēt tev varbūt šādu pārbaudījumu. Un viņa vārds tiks pacelts līdzīgi, ka Daniels izgāja cauri, vai Sadraks, Mesaks un Abednego, ka tika mesti krāsnī. Dievs zināja, ka viņu ticība pacels Dievu vārdu citā līmenī. Tas nav arī ne tikai par mani un tevi, tas ir tā kā par cilvēkiem apkārt, kas to redz. Līdzīgi kā šie ķēniņi to redzēja daudzi cilvēki, es ticu tajā laikā, kā Dievs paglābja Danielu, kā Dievs paglābja Sadraku, Mesaku un Abednego, šos 3 puišus.
Jā, un es ticu, ka es ceru, ka mums nebūs jāiet cauri šādām pārbaudījumiem, bet mums katram dzīvē ir sava pārbaudījuma. Bet tas pārbaudījums, ar kuru tu satiecies, es ticu, ka Dievs to ir pieļaus tavā dzīvē tā ziņā, ka viņš zina, ka tu vari tam iziet cauri un ka tu vari caur šo situāciju pagodināt Dievu. Un Dāvids, līdzīgi kā ar Goliātu, arī šī situācija, kad Dievs zināja, ka viņš redzēja, ka Dāvids pietiekami uzticās Dievam, ka viņš varēs nebaidīties un uzvarēt. Teiksim tā, jo viņam daudz nekas nebija jādara. Viņam bija vienkārši jātic un jāzina, ka Dievs ir ar mani, es te uzvaru savu Dievu vārdā, Izraēla Dievu vārdā. Un viņš zināja, ka Dievs parūpēsies, ka viņš uzvarēs. Kā rakstīts 27. psalmā, tas kungs ir mans gaižums un mana pestīšana, no kā man bīties, tas kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man baiļoties, kad ļaundari mani pretinieki un ienaidnieki laužas uz mani, lai saplosītu manu miesu, viņi klups un kritīs. Kad bruņot pulki nostājas pret mani, manas sirds ir bez bailēm. Kad pret mani ceļas karš, arī tad esmu pilns paļāvības. Dāvids dzīvo šādu apziņu. Dievs visu redz, Dievs ir varens un Dievs viņu izglābs. Esi kā Dāvids, saglabā mieru. Es pārliecināts, ka Dievs ir ar tevi. Ja Dievs ir palīdzējis tev pagātnē, viņš arī palīdzēs nākotnē. Mums katram ir liecības, kā Dievs mums ir palīdzējis pagātnē. Un es ticu, tas vienmēr man palīdz, ka man ir dzīvē kaut kādas grūtības. Es atceros tās visas neskaitāmās reizes, kā Dievs man ir glābis un palīdzējis un izvedis un ar mani nekas slikts nav noticis, ka Dievs ir palīdzējis. Viss mainās tad, kad mēs mainām savu skatījumu uz dzīvi. Kad tev ir ticība par tavu dzīvi, Dievs visu redz, šī ticība, ka mums ir šī ticība, Dievs visu zina, Dievs visu redz, Dievs visu vada, kontrolē, mēs varam mierīgi paļauties un sākt dzīvot, uzticēties savu debesu tēvam un dzīvot pavisam citu veidu dzīvi un redzēt, kā Dieva vārds tiek pagodināts ar manu tavu dzīvi un arī mēs varam piepildīt ar vien lielāks un lielāks, es ticu, aicinājums, ko Dievs var uzticēt mums, mūsu dzīvē. Tāpēc, mīļie, vēl īsu lūkšanu, beigšu šo īso uzrunu, un tad iesim pie aizlūkšanām, kas ir iesūtīts šeit radio. Mīļais debes Tēvs, es šobrīd aizlūdzu par katru cilvēku, kas klausās radio šo uzrunu, un Tēvs stiprini ikvienu, kas ir grūtībās, ikvienu, kas ir šobrīd pārbaudījumos, ikvienu, kas ir kaut kādā lauvas bedrē, vai satieks savu Goliātu, vai kurš ir kā krāsnī. Dievs parādi, ka tu esi blakus. Kā līdzīgi Sadrakam Mesam Abednego, viņš skatījās uz ķēniņš, viņš redzēja, ka tur ir vēl ceturtais, ka ir blakus vēl Dievs, ka Dievs joprojām visu vādā, kontrolē. Viņš, tā kā tev liekas, ka tev ir tava pēdējā un tava smagākā stunda situācija, zina, Dievs izvedīs, bet viņš tev izvedīs nevis vienkārši cauri, viņš izvedīs ar uzviju, viņš izvedīs vienmēr ar jaunu līmeni, ar jaunu spēku, ar jaunu ietekmi, līdzīgi kā Danielam un Sadrakam Mesam Abednego. Atceries šos vīrus un puišus, šos ticības vīrus, viņi izgāja cauri un viņi pacēlās augstāk, viņi gāja tālāk un Dievs arī tev neatstās. Uzticies viņam, paļaujies uz viņu, turpini ticēt, atceries, ja pagātnē viņš tev ir izglābs, viņš tev izglābs arī šodien. Jēzus Kristus vārdā. Amen.